Labs rīts jūs mājās, labs vakars no Jaunzēlandes šeit pēcpusdienas mums fonā. Jau kaut ko es nezinu, kāpēc, katru dienu plus mīnus šito laiku, pus 6 līdz 6, vismaz kāda sirēnis fonā dzird. Ieslēdzās, bet īsā versija šim rītam ir par to, kā kādreiz es varbūt domājis par kā ir tiem, kas kaut kur šķiet visiem priekšā, attiecīgā tirgus segmentā vai nozarē vai konkrētā piedāvājumā, ja tu arī tavā jomā noteikti ir kaut kāda konkrēta izteikta tirgus līderi. Tā brīža. Iespējams, varbūt nav 10 gadēs, vai tur citreiz arī pat stāvoklis un pozīcija, tās izmaiņas notiek arī 5-6 gados, bet joprojām šī pēdējos 3 gados, pēdējos 2 gados ir kāds izteikts līderis tavā jomā. Mums viņi ir jāzina, ja mēs arī darbojamies, esam profesionāli, tā, ko mēs daram. Ir jāsaprot, kas notiek tirgu un arī to, kurš ir vadībā. Un tad, piemēram, skatoties tālāk uz tiem, kas ir vadībā, neviļus ar laiku rodās, ja vien turnējas pašā augstgalā, kas ir apsveicami, un patiesībā tā ir vienīgā vieta, arī, kur būt. Ja vien tas nav hobijs, tad ir kaut kādi jautājumi rodās par to, ka, kas ir tas, kas to pozīciju nodrošinājis, kāpēc tie, kas ir priekšgalā, kāpēc viņi tur ir. Un īsa atbilde ir to, ka viņi ir salikuši vissvarīgākos punktiņus uz paskaidrošu. Šī ir mana 10. reize Jaunzēlandē. Pirmo reizi es sāku braukāt 2016. gadā. Kopš reizes es esmu bijis citus gadus 3 reizes, citus gadus 1 reizi, kad bija Covid gadi, tad 1 reizi nebija, un tagad mēs esam pēdējos 3 gadus, mēs braukājam apakaļ. Un Dievs dos, turpināsim braukāt un darboties šeit, jo tas mums ir nevis tāda atpūta, bet patiesībā tā ir tāda, darba nometni. Jo ir tāds ļoti foršs fokusēts laiks uz lietām, ko darām. Un, protams, iepazīstot vietējo biznesa vidi un nianses, protams, viss sākās ar mazām kafejnīcām. Un es tagad arī kaut kādu dienu augais Gunitai stāstīsies. Šī reizē mēs esam iepazinuši vēl vienu klāt pie visām, kas ir bijušas iepriekš. Un es teicu, un neviens netrāpa mērķi. Visi plus mīnus kaut kā čubīnā, visi kaut cik kaut kā savā galvas kopā. Citam varbūt tuč labāk, citam tuč grūtāk, cits pavisam gan rīzai zem ūdens jau ir. Bet neviens nav tirgus līderis, jo nevienam tie svarīgie punktiņi nav salikt uz īsam pārskatam. Ja esam viena kafejnīca, tā pēdējā, ko mēs iepazinām, ļoti garšīga kafija, fantastiska attieksme, superīgs cilvēks. Vispār nav Wi-Fi, un vispār nav līdzā opcija paņemt to kafiju, ir tikai vienīgi dzeršanas vietas. Jaunzēlandē šī konkrētais apvidus ir turismu tāds, kur diezgan daudz turistu braukājas cauri. Un plus vēl tas ir tāds surf shop / coffee shop, ja, tad tur ir surf veikals apvienojumā ar mazliet, kur var kafiju padzert, tad baigi daudz vietas tur nav, bet līdz arī nevar paņemt. Bet kafija ļoti laba, bet Wi-Fi arī nav. Tad, lai es gribētu sēdēt un pastrādāt, piemēram, un radīt sajūtu, ka cilvēki brauc garā, šiti kaut kas ir, ka cilvēki tur sēž, jāiebrauc iekšā. Jāpaprovē, kas tur ir, to arī nevar izdarīt. Tad vēl viena kafejnīca. Tā tagad iet vispār uz Burbo, viņai vislabākā vieta, lokācija, viņai ļoti daudz telpas, bet mēbeles viss ir nojātas, Wi-Fi vispār nav, un tagad arī, protams, ēdienas kā tas kritikas. Bet telpu ziņā un lokācijas ziņā vienkārši vislabākā vieta. Tad ir vēl viena, kur ir ļoti forši ēdienas, visi smuki, kafija, Wi-Fi arī nav. Vieta, kur mēs ejam visvairāk, tur ir vislabākais Wi-Fi, loģiski. Kafija, debatable, attieksme, tāpēc, ka mēs esam draudzīgi, un arī tā meitene, kas tur strādā, ir draudzīga, bet viņai dzīvē laikam nav sanācis tā, teiksim tā, ne visi cilvēki māk ieraudzīt netīrumus. Un viņai tur bieži vien ir tā, ka es skatos, domāju, es man liekas, pēdējo reizi, ka es te biju, es to galdu, to esmu slaucījis. Es pats esmu, tur ir interesanti. Bet kafija, bet Wi-Fi ir superīgs. Un es vienkārši sevi domāju, tad vēl viens kantors ir, viņi gan ir tikai sestdienās tirgu, viens foršs vīrs, viņam ir fantastiskākais kafijas automāts, viņš 16. gadā tieši, kad es biju pirmo reizi
Viņš viņu tikko bija dabūjis no ASV custom made pēc pasūtījuma, tur šo te kafijas aparāti, tur kaut kā $40,000 mašīna tāda vērts, un tiešām kafijas zinātājs un māk, un liktīgi labi māk taisīt. Bet viņam pēdējos gadus ir kaut kāda franču, nekas pret frančiem, bet franču kaut kāda beibe, un es nezinu, viņai laikam defaultā ir būt dusmīgai. Viņi vispār nerunājās, un viņi rada to atmosfēru tādu, ka tā kafija nāk līdzā ar tādu kaut kādu tādu nosodījumu. Un es pēc tam pēc sevis tā domāju, redzī, vienā mirklī kaut kad jau tā būs, kad viens ieradīsies, un viņš saliks visus svarīgos punktiņus uz I. Nevis, ka viņš visus saliks, jo visu perfekti nevar dabūt, bet salikt pēc iespējas vairāk tiem svarīgākiem punktiņiem uz I, tie, kas tiešām ir svarīgi. Ja? Piemēram, šeit tādā turisma reģionā noteikti Wi-Fi ir svarīga nianse, ja? Un vairākām no tām lietām, ko es nosaucu, viņiem vispār tāda opcija nav, un es sēžu un domāju, kāpēc? Tas taču nav vairāk senos laikos bija tā, ka tev pieslēdzās tur 11 cilvēku un izsūc tev internetu savus, un tev internetu onkuļi paprasīja daudz lielāku naudu. Tagad visiem ir vienādi pieslēgumi, visiem ir plus mīnus vienāda cena. Tev tur 15 sēž un sadala to signālu uz galviņā vai 30 vai viens cilvēks. Ja tev cipars mēnesī ir viens tas pats, tur nav baigās atšķirības. Un arī šeit ir uzlabojušies interneta ātrumi, bet ir joprojām vietas, kurās nav. Ja? Tāpat laikā labi par to kafijas kvalitāti un niansiem tur varētu debatēt, zināt, garšas nianses, bet ir arī mūsu katra nozarē, šis ir vienkārši kā piemērs, mūsu nozarē, kurās mēs darbojamies, arī ir kaut kādi svarīgie punktiņi uz I, un tas, kurš saliek visvairāk svarīgos punktiņus uz I, tas arī paņem vislielāko daļu no viss ieguvumā katrā nozarē. Nevis tāpēc, ka viņš ir perfekts, un tad sēžu pēc tam domā, kāpēc tiem tur apsties, viņiem tur paveicās. Viņiem tur paveicās, noteikti tā ir tā lokācija, vai ne, vai tas ir tur kaut kas, es nezinu kas, un viņiem paveicās. Nē, tur nav paveicies, tur ir cilvēki vai tur ir bijis priekšgalā kaut kāds ļoti gudrs cilvēks, ja, tiešām ģēnijs, kurš uzreiz sajūt tas un šitas, vai cilvēks ar milzīgu pieredzi, kurš ir strādājis jau nozarē un ar laiku ir sapratis, ka par nozarē un bijis ar atvērtām aciņām jau uz to, ka, hei, nozarē, tas trūkst, un varbūt viņa uzņēmuma, kur viņš strādāja, to negribēja pilnveidot, un tad viņš aizgāja un uztaisīja savēju. Tā ir vēl viena opcija, vai trešā opcija, tas, ka tur ir kāds uzņēmējs, kurš iet un skatās pa labi, pa kreisi. Piemēram, lielākā daļa arī mans citreiz aptaujā to uzņēmēju, viņi neatcerās, kad viņi pēdējo reizi ir iepirkušies pie saviem konkurentiem. Labi, tas nav kaut kāda lieta, kas jādara katru dienu vai katru nedēļu vai katru mēnesi, bet es teiktu, reizi gadā noteikti, reizi divos noteikti. Es viņš sākuma posmā, kad tu paskaties, kas notiek pie konkurentiem, un bieži vien jau arī nozares ir tādas, kurš tu nevar vienkārši tā, kā kafejnīcā ieiet, vai sēdēt mašīnā laukā un skatīties pa logu. Ja? Ir lietas, kuras ir jāiet un jāpaprovē. Mēs esam, pieņemsim arī, es vadu valodu skolu. Bija laiks, kad mēs katru gadu sūtījām kādu no mūsu cilvēkiem. Labi, tās nebija 10 gadus, ja, bet bija pāris gadi, kad mēs sūtījām kādu no mūsu cilvēkiem aiziet uz citu valodu skolas biroju Rīgā, painteresēties par mācībām. Stādīties priekšā kā cilvēks, kā vienkārši privāta persona, kurš gribētu, kuriem interesē tādas un tādas lietas, viņus tādu un tādu valodu, un gribētu iet mācīties. Es esmu pat arī pāris reizes apmaksājuši kaut kādu daļu no kursiem. Šogad, starp citu, arī, 24. gada nogalē arī mums bija, kur mēs aizsūtījām vienu no saviem kolēģiem, tas gan bija interneta apmācības, lai paņem pāris nodarbības un pamācās no vienas skolas no Filipīnām. Ja tur bija interesants piedāvājums, mēs skatījāmies, kas tur tam lācītim vēdrā, un lai nebūtu tur jāmin un jāzīlē, es teicu, paņem šito te, un pēc tam mēs komandā apsēdāmies un apspriedām to, kas mums ir spēcīgās puses attiecībā no tā, ko viņi darīja, kas viņiem ir atkal tāds, kas liekas, šito būtu vērts arī ieviest mūsu praksē. Un pagājuši gadu mēs iegādājāmies arī 2 vai 3 citu valodu skolu produktus, un viņus pētījām un turpinam pētīt. Jo dažkārt mēs esam līdz pat tādām lietām, kā cik ātri ar tevi sazinājās, kā te ar tevi sazinājās. Vai tev zvanīja, vai tev nezvanīja. Cik reizes tev zvanīja, ja tu necēli telefonu klausulu, kā atbildēja, kā veidoja sarunu, kā radīja un uzturēja pirmo priekšstatu, kā pozicionēja savu piedāvājumu, mācēja paprasīt labu cenu.
tās visas lietas var vērot, protams, attiecībā, protams, arī uz sevi un savu kontekstu, bet, zin kā, sevi no malas ir ļoti grūti redzēt. Jā, tur man vienā no tām kafejnīcām, kur tā meitene, māk tīrīt, viņa vienreiz tagad, tas bija, man liekas, šodien, jā, apsēdās, un viņa kaut kāds viens rīts bija tāds tukšāks, un es tur sēdēju, darbojos, un viņa man tā kaut kā pienāk, mēs jau sapazinušies, un tā viņa apsēžās, un tā, ar ko te jūs nodarbojaties? Viņa jau zina, mēs esam grāmatu viņai uzdāvinājis savējo, gan tagad atbraucām viņai maz meitiņu, mēs ar Gunitu uzdāvinājām, arī mums ir tāda priekš bērniem maziņa grāmatiņa angļu valodas, tieši tajā vecumā no 2 līdz 4 gadu. To uzdāvinājumu, tā viņi saprot, bet viņai bija beidzot pienācis moments, ka viņai, pastāst man, kā tu dabūni gatavu to, ko tu dabūni gatavu. Tikai 3 gadi pagāja, kopš mēs esam pazīstami, lai viņi man tādu jautājumu uzdot. Un tad mēs sarunām, es teicu, es zinu, man ir pieredze, angliskais vārds track record, es esmu konsultējis Liepājā, un vēl citur man ir bijis, kur es esmu konsultējis šādu veidu uzņēmumus, un vienam no viņiem mēs pat gada griezumā, mazāk par gadu, mēs 10-kāršojām apgrozījumu. Labi, tas tur daudzas lietas sastājās pareizā līknē, un tur bija arī milzīgs moments, ko komanda izdarīja, bet fakts paliek fakts. Es esmu konsultējis, un viņai ir, sēž džeks viens, dzer kafiju, un viņi kurā brīdī būtu varējis paprasīt. Un es viņai sāku stāstīt par lietām. Un varēja nojaust to, ka viņa nav bijusi. Viņa neiet. Pie citiem, viņi kaut ko garām braukusi, ir kaut ko dzirdējis no citiem cilvēkiem, kaut kādas lietas. Jā, tas nenozīmē to, ka tev tā konkurenta kafejnīca jānopērk, tas restorāns, jā. Nē, bet pārbaudīt, paskatīties, kas kur kā notiek. Tas ir reiz arī bijis nians. Man tieši arī šonadēļ bija pie viņas, tāda slow week, tāda lēna nedēļa. Un es atkal zinu, ka mēs no rīta, jo viņai arī tur tolets nav sakārtots, kaut kur brūtgāns, viņai ir celtnieks. Un man Gunita tieši tajā rītā, viņa teica, nē, es aiziešu tepatās, es stūri ir viens tāds, viņa vairāk tāda kafejnīcas / restorāns, tāds vairāk priekš tādām pusdienām un tādām lietām, vairāk tāds coffee shops tur nav, bet tur ir smuki, tur ir smuks tā viss tā vietiņa. Un tur ir smuks tolets arī, un Gunita saka, nē, es gribēšu aiziet uz toletu smukā vietā, un es aiziešu turien. Tu pēc tam pabeidz savus darbus, atnāc pie manī. Un viņi man tieši Gunita atsūtīja video ziņu, viņi saka, oi, te baigi pilns ir ar cilvēkiem. Es, protams, neteicu neko, es domāju, šeit tu sēdi un domā, ka tā ir norma, ka maz cilvēku, kaut gan tā 50, 120 metru attālumā ir stūri kāds cits, kuram tajā brīdī ir pilns ar cilvēkiem, tu to nezini, un tu pat nevar uzdot savu jautājumu, kas tur notiek, kā tur notiek, kāpēc tur notiek, un aizdomāties, varbūt kaut ko es tomēr daru nepareizi, vai kuras no svarīgām lietām es nedaru tik labi, cik vajadzētu darīt, vai cik labi tirgus tās pieprasa. Un tā ir tāda nians, ka nevajag pārāk apņemties un pārņemties ar konkurentu kaut kādu studēšanu, bet zināt to, kas notiek tirgu, tā ir svarīga nians. Un tas, kurš visvairāk svarīgiem punktiņiem saliek punktiņus uz I, tas arī tiek pie lielākā daļa pīrāga. Un viens no paņēmieniem, kā to darīt, ir meklēt padomu. Vai tas ir pie konsultantiem, kā tas man bija gadījumā Liepājā, kur es arī konsultēju pāris kafejnīcas, vai tas ir bijis, vai arī kāds uzņēmums, vai tas ir tā viena versija, otra versija. Ir pašam būt arī tādam, kurš iet un klauvē un skatās un nav iebāzes galvas miltīs un neignorē to, kas notiek apkārt, ja, tad tāda interesēšanās un padomu prasīšana. Mēs tulītās arī noslēdz prāt rītros un mēs ejam uz to smuko vietu, kur ir tās smukās tolets, lai mēs pēc 15 minūtēm tiktos ar vienu pāri, kuriem ir abiem diviem ir pāri pa 70 gadu. Viņiem ir 4 bērni, tie bērni lieli izauguši, tagad ir mazbērni tagad jau ir precība vecumā. Un ko mēs darām ar Gunītu? Mēs ejam prasīt, kā audzināt tos lielos bērnus. Jo mums ir jautājumi. Mums ir jautājumi, kurus mēs negribam skriet ar seju sienā, bet paskatīties no pieredzes. Un bijušas vairākas lietas arī no šīs ģimenes, kuras es esmu skatījies, kā viņi ir tikuši galā ar lietām
absolūti vieglos apstākļos. Tikko bija viena, ar to es arī noslēgšu pavisam cita tēma, tā senāk, bet vienkārši tā, lai jūs saprastu, kad tad šitā vidē, šitā skoliņa bija kristīgā skola, viņi joprojām, viņi aiztaisīja ciet, es esmu par to stāstījis. Kādās citās prātrītrosmēs, un gan tas process, kā viņi izgāja tam cauri. Un tagad viena no meitām, pie kuriem mēs esam arī paliekam, meita ar viņas vīru, mēs esam, tie ir mācītāji. Tad tas vecais pāris, viņam 4 bērni, viena no meitām ir mācītāji. Tad kristīgs pasākums ar zināmām vērtībām un tā tālāk. Un tagad, pirms mūsu atbraukšanas, es saņēmu ziņu par to, ka viens puišals, kas nāk no tās šīs te ģimenes, kuram ne no tās mācītājas sievietes ģimenes, bet viņas māsas, 18 gados ir tinkš, tanks un gatavs, un viņš būs tētis. Kaut gan pirms pusotru gadu viņš pat tās kuņojās, un es skatījos liels bricoks, bet, 18 gadi ir 18 gadi, mēs ar viņu tieši arī runājāmies par to, kā dzīvi jātīst un tā tālāk. Tad tas ir tas konteksts, ja? Un kā viņi ar mīlestību šito visam izgāja cauri, un ar sapratni, bet arī pat laikā mātei, protams, tas bija trieciens tā, ka viņi 3 dienas no gultas necēlās augšā. Protams, nevienam nebija tāds plāns, bet kā viņi izgāja tam cauri. Un es klausījos, kā viņam izgāja cauri, domāju, paldies Tev, Dievs, ka man ir no kā mācīties. Jo dzīvē, vienalga, cik mēs pareizi staigājam pa to striķi, dzīve piespēlē dažādas izaicinājumus, un ir labi pamācīties no tiem, kas ir soli priekšā. Par to tad bija šī rītrosme, lai jums jaudīgi, un ja kādi jautājumi droši sūti, ja ne, ejam darbojamies, un tiekamies rītā, starp citu svinēsim prātrītrosmē 6 gadus. Un būs diezgan interesants jautājums. Nevis jautājums, bet tāds raidījums, kurš nebūs man pa spālu, bet tāda godīga atziņa kontekstā no tā, ko es šodien arī stāstīju. Go, ejam!